skaitīšana Latvijā notiek pirmoreiz, un tas ir unikāls kohēzijas fonda atbalstīts projekts, kurā ir iesaistīti simtiem cilvēku, biologu un studentu. Neskatoties uz to, ka tas notiek jau 4. gadu, sabiedrības interese un izpratne par to ir nepietiekama, jo daudzi uzskata to, ka tā ir vienkārša puķīšu skaitīšana. Bet patiesībā tas ir ļoti nopietns un sarežģīts un komplicēts darbs, kam nepieciešamas plašas zināšanas par biotopiem visā pasaulē. Šobrīd skaitīšana ir apstājusies, jo tā notiek sezonāli, un ziemā līdz sniega uzsnigšanai ir iespējams tikai skaitīt un apsekot iežu atsegumus. Tā turpināsies nākamgad, un tās rezultāti droši vien kalpos par pamatu tālākiem klimata izmaiņu pētījumiem Latvijā. Mēs esam nonākuši pie Devona smilšakmens atseguma. Smilšakmens atsegumi ir viens no tiem Eiropas aizsargājamo biotopu veidiem, kas tiek kartēts. Ja, tad šis ir smilšakmens. Smilšakmens iedens, bet tomēr ciet, tāds iezis, kas ir saistīts. Nonākot pie šāda atseguma, pirmais darbiņš bija viņu nofotografēt. Tas ir izdarīts. Tad otrais darbiņš ir paņemt precīzes koordinātas. Ja ir mazs atsegumiņš, tad ņemam kaut kur atseguma viduspunktā. Paņemam koordinātas, piefiksējam GPS aparātā. Tad nākamais darbiņš ir izmērīt, cik liels ir atsegums. Tā, ņemam tālmēru, lāzeru tālmēru. Un, ja mēs esam tā šeit pie atseguma, tad attiecīgi nomēram uz viena galu, dabūjam 2,5 metri, nomēram uz otru galu, 7 metri, tad liekam kopā, tad 9,5 metri garums, augstums, apmēram augstākās vietas līmenī, noliekam un uz leju nomēram. Un 2,5 metra augstums ir atsegumam. Tātad tas tie parametri, kas mums ir jāpiefiksē atseguma apraksta anketā. Tur, protams, ir vēl ļoti daudz lietas. Tad kad šie pamat parametri ir piefiksēti, tad ņemam lupu un ejam skatīties, kādas sūnu sugas aug. Tur pa mazam gabaliņam paņemam, lupa karājas pētniekam kaklā. Jāatrod vēl tikai iekārts tā, lai vienmēr būtu par rokai. Un skatāmies, jā, šis ir kāds no brahitēciuma ģints, kāds no brahitēciuma ģints sugām. Šis atsegums ir interesants ar to, ka šajā atsegumā ir arī alu spulkstūna. Ja, alu spulkstūna ir, jūs tā varat nākt līdz, ne? Alu spulkstūna bija šajā galā. Tad šī mazā pūciņa, kas te aug, zaļā pūciņa, ja, tā ir viena tāda diezgan reta un arī īpaši aizsargājama suga, alu spulkstūna, ja, tāpēc mēs viņu nepostīsim, un jūs arī nepateiksiet precīzi, kurā vietā ir, jo tādas lietas nedrīkst tā ļoti precīzi cilvēkiem pateikt, lai neizpostītu. Ja. Protams, te ir vēl daudzas citas sūnu sugas. Ja. Tātad šeit ir konocefāluma auga, un katrā ziņā te paiet kaut kāds ilgāks laiks, lai tās sūnu sugas visas piefiksētu. To visu uzrakstā anketā, arī skatās, protams, ķērpju sugas, ja te ir tātad šie leprārija ģints ķērpji, aug šeit šie pelēkie. Tātad arī šīs ķērpju sugas, arī, protams, lakstaugus, ja vaskulāros augus. Tātad te ir papardes, trauslā pūslīša paparde ir un vēl citas papardes sugas. Atsakot, tas viss tiek piefiksēts anketā.
Un tad, protams, pats iezes arī tiek aprakstīts anketā. Tiek aprakstīts, kāds vai viņš ir ciets, vai viņš ir irdens. Piemēram, šis ir tāds smelgraudains smilšakmens, ja tas tiek piefiksēts. Tad arī kāda ir uzbūve šim atsegumam. Te, teiksim, šis siena, šo varētu raksturot kā tādu izcilnējumu ar ļoti seklu nišu pakājai. Arī tas, ka atseguma teksta trautiņš, arī tas tiek piefiksēts. Var sakot, visi tādi galvenie parametri tiek piefiksēti anketā. Dabas aizsardzības pārvalde kopš 2017. gada īsteno dabas skaitīšanu, kas ir dabisko dzīvotņu, jeb biotopu apzināšana visā Latvijā. Darbus kopumā veic ap 400 darbu veicēji un tiek apzinātas 6 dažādas biotopu grupas. Tie ir meži, purvi, saldūdeņi, jūras piekraste, zālāji, alas un atsegumi. Kopumā šo 4 gadu sezonā ir apsekots ap 1,3 miljoni hektāru Latvijas teritorijas. Un nākošajā gadā turpināsies iegūto datu analīze un tiks sagatavots ministru kabinetam ziņojums. Viņai ir tādi mazie protonēmiņa izaugumi, bet tas ir tā, ka viņa aug jaunie. No sporām izdīs. Jā, kā vieglāk pateikt. Tā kā jaunais auglīts, kas izaug, un viņš tumsā spīd. Tad, teiksim, ja mēs ejam nakts piedzīvojumā un redzam, ka spīdīgs kaut kas ir, tas mums nav halucinācijas, bet tā varētu būt tiešām tā sūna, kas naktī spīd. Šitās ir kosas, kas ir sastopamas pie ūdeņiem, un, ja kādam nav līdzi nagu vīli, tad viņas droši var izmantot nagu vīlēšanai. Un agrāk cilvēki ar viņām bērza katlus, jo šie te mikroelementi ļoti labi noņem netīrumus katlos. Biotopu skaitīšana ir tikai viena no dabas skaitīšanas aktivitātēm Latvijā. Vēl tiek rīkoti plāni aizsargājumām teritorijām, apmēram 25, kas pašlaik ir Latvijā, un vēl 5 dzīvnieku un putnu sugām. Galīgā dabas skaitīšana Latvijā noslēgsies 2023. gadā.